Šis ir tavs apstiprinājums, ka ir laiks iet. 4772 nozīmē radinieki, ģimene, apustuļu darbi 7.3. Un sacīja viņam: aizej no savas zemes un saviem radiem un ej uz zemi, ko es tev rādīšu. Šis ir tavs apstiprinājums, ka gada laiks ir mainījies. Tas kungs aicina tevi atdalīties no ģimenes, ne tikai no ģimenes dabiskām saitēm, bet arī mantotas identitātes, pazīstamās sistēmas, attiecību modeļiem, kas tevi reiz definēja. Tas, kas bija pieļaujams iepriekšējā laikā, tagad ierobežo turpmāko solījumu. Tas nav negods, tā ir paklausība. Noraidot savu ģimeni, viņš nodibinās jaunas derības, identitāti, kas nevar sakņoties senčos, bet gan ticībā. Aicinājums iet uz priekšu prasa uzticēšanos, kas pārsniedz pazīstamo. Ja jūti pretestību, pārpratumus vai emocionālu spriedzi no tuvākajiem cilvēkiem, zini, ka paklausība bieži vien šķiet kā izolācija, pirms tas izskatās pēc mantojuma. Dievs veido jaunu ģimeni, tādu, kas dzimusi no ticības, nevis asinīm, garīgu izcelsmi, kas sakņota ar mērķi, nevis tuvumu. Kad Dievs tevi aicina, tas vienmēr ir, lai aicinātu uz kaut ko lielāku. Nevilcinies vainas apziņas dēļ, nevairies baiļu dēļ, neupurē skaidrību komforta dēļ. Kad Dievs saka iet, paklausībai seko nodrošinājums. Kad Dievs saka aiziet, mantojums jau ir sagatavots. Tā ir māceklības cena. Šis ir apstiprinājums, ko esi gaidījusi. Ir pienācis laiks iet. Zeme, ko Dievs tev ir parādījis, ir gatava.